Arī pīpju iemutņi no dzintara bija ļoti pieprasīti, jo tika uzskatīts, ka dzintars aizsargā no slimībām. Dzintars sacentās ar ziloņkaulu popularitātē, elegantu galda piedarumu ziņā. To izmantoja kandelabros, un 16. un 17. gadsimtā Kēnigsbergas amatnieki izmantoja dzintaru un nevis stiklu brīņu ražošanā. Daudzi dārgumi tika speciāli radīti, lai tos pasniegtu kā diplomātiskas dāvanas prinčiem un varenajiem visā Eiropā un tuvajos austrumos. Lai apmierināties vienalgošo pieprasījumu pēc saules akmens, jauni un efektīvāki tās iegūst veidi tika izstrādāti. Un šeit jūs redzat ilustrēto titulapu no Hartmana Sukinī Prusiki, prusiešu dzintars, kas publicēta Frankfurtē 1677. gadā. Tā redzami dzintara vācēji, kas ir ģērbti ādas apģērbā, kas tos pasargā no ūdens ap kaklu pakārti. Viņiem groza un milzīgi dzintari, lai varētu savākt šo dārgo materiālu, kad tas uzpeldēja virsmā vai arī tad kaut kur bieķēries jūras augos. Viens tēls nes slāpstu, tāpēc, ka dzintara nogulas arī tādos plānos slāņos bija atrodamas gluži tā kā akmeņoglas, un tas ļāva arī šiem racējiem izrakt dzintaru. Apakšā labajā pusē varbūt, ka jūs varat saskatīt ļoti garu tādu kārti, uz kuras uzkārts ir uzkārts spainis, lai tas ir uguns, tā kā lāpes vietā, lai varētu dzintaru vākt, gan arī tad, kad paisums un bēgums. Dzintaru savāc sūtīja uz ģildi, un tad tas tika pārveidots par satriecoši brīnumainu un ļoti izsmalcinātiem mākslas darbiem. Laiks man neļauj jums parādīt vēl papildus piemērs, bet šeit ir tipiski 17. gadsimta izstrādājumi, kas visi šobrīd atrodas Viktorijas Alberta muzejā Londonā un līdzīgi piemēri var tikt arī atrasti izcilākajos Eiropas muzejos. Dažas no plašākajām dzintaru kolekcijām ir Atēnās, Berlīnē, Kopenhāgenā, Dresdenē, Gdaņskā, Romā un Sanktpēterburgā, un tāpat arī Brita muzejā Londonā un dzintaru muzejā Palangā, Lietuvā. Šeit jūs redzat kausu ar divām osām no Kenigsbergas darbnīcām, kas izgatavotas 17. gadsimta vidū. Dzintars šeit ir iestrādāts ļoti elegantā, arabesku apzeltītās rotājumos, un šeit ir redzami gan dzīvnieki, gan arī augļu tēli. Šī bļodiņa ar divām osiem rokturiem tāpat arī 17. gadsimtā Kenigsbergā ir pagatavota, tā gatavota no dzintara paneļiem. Un mēs ļoti skaidri redzam to, tad, kad šo te trauku paceļ pret gaismu, un šo dzintaru rokturi atgādina mūsdienu Baltijas sudraba amatnieku izstrādājumus. Ārkārtīgi elegants kauss, kas ir pagatavots 1659. gadā. Spēļu laukumus vai spēļu vai tie ir gatavots 16. 17. gadsimtā šeit šīs spēles. Šis ir īpaši izsmalcināts piemērs no Kenigsbergas ovālie. Šie rotājumi, kas rotā perimetru, šajā gadījumā ir veidot no baltā dzintara, tur ir attēnots klasiskas figūras un ainas, un katra no šīm ainām ir zem caurspītīgā dzintara pārklājuma. Dzintars bieži vien tiek kombinēts ar ziloņkaulu, kas popularitātes ziņā bija tikpat izplatīts. Šeit jūs redzat prezentuāru, kas ir nāsis un arī atbilstoša dakšiņa no 1600. gada, tāpat arī no Kenigsbergas darbnīcām. Šeit dzintars ir iekļauts, šeit tas ir apstrādāts, tas ir nostiprināts ar metāla iestrādēm. Šis dzintaru un ziloņkaula
altāris nāk no Dancigas un tika izgatavots 17. gadsimtā. Tas ir 4 pēdas augsts. Un centrālais elements ir pagatavots no dažādu krāsu dzintara mozaīkas, un tur parādīts dažas ļoti aizraujošas nelielas detaļas arī, ko var saskatīt. Varbūt šeit ir grūti to ieraudzīt, bet labā zemējā, kreisajā apakšējā stūrī ir neliels tāds groziņš arī ar olām, kas ir interesanta detaļa. Klasiskas tēmas bija ārkārtīgi populāras, kā piemēram šis tiesu dienu Parīzes sodīšana no Dancigas. Juno un Merkurijas stāv aizmugurē, un šo mākslas darbu pasūtīja Berlīnas Brandenburgas galms. Varbūt, ka jūs pamanīsiet brīnišķīgo šo divu apaļo figūru, to ovālo dekoratīvo elementu mirdzumu. Un tas tiek panākts ar to, ka zem šī caurspīdīgā dzintara ir atrodas apzeltījums. Cita Parīda tiesas atainojumi šeit Parīda sēž ar roku apliktu ap Venēru, kas tur saņem sābolu blakus pārējām neapmierinātajām dievietēm. Juno, Merkurija, Minerva stāv aizmugurē. Un mēs redzam arī Kupidonu ar sunīti šeit, kā vienu no detaļām. Un visu beidzot, svēta tēma no kādas nepazīstamas, nezināmas 17. gadsimta itāļu darbnīca. Šis izcēlais mākslas darbs parāda atpūtas brīdi ceļojumā uz Ēģipti. Šeit ir izmantots dzintars, tāpat arī ar apzeltījumiem. Un šeit galvenā centrālā tēma ir palmas koka brīnums, kas ļauj atvilkt elpu ceļojumā uz Ēģipti. Ekstravagantā šī tā kārtīgākā lapis lazulī izmantošana fonam izmanto, cik ārkārtīgi vērtīgs tika uzskatīts dzintars tajos laikos arī. Līdz šim mēs esam redzējuši to, cik ļoti peļņu nesoši dzintara tirdzniecība un cik ļoti vērtīgi ir mākslas darbi, ko veidoja viduslaiku un arī renesanses ģilžu meistari, bet Baltijas dzintaram ir kāda vēl svarīga vieta rietumu kultūrā. Kopš aizvēsturiskiem laikiem tas ir bijis ļoti augsti vērtēts kā ļoti spēcīgs talismans un kā spēcīgs dziedniecības līdzeklis. Un tas mirdzēja mūsu senču prātos, un tas tika saistīts ar gaismas spēku, ar pašu dzīvi. Un laika gaitā tas tika uzskatīts par dziedniecisku līdzekli daudzām slimībām, ko jāpatērē kā sabērstu pulverī, vai arī jāuzberž uz ķermeņu. Un tad, kad to dedzinātā aromātiskie izgarojumi, tā bija attīroša un stiprināja organismu, un tās dzintara maģiskās vai burvju iezīmes, tās par tām zināja daudzi. Piemēram, dzintara kaklarotas aizvien vēl Baltijas Skandināvijas valstīs tiek dāvināts bērniem, lai pasargātos no kakla infekcijām. Senie grieķi uzskatīja, ka pulverī sabēs dzintars ir ar ļoti dziednieciskām iezīmēm. Tas nozīmē, ka tas veicināja auglību un pasargāja pret ļaunumu. Un arī 1. gadsimtā, mūsu ēras gadsimtā, Plīnijas dabas vēsturē min vairākus izmantojumus dzintaram, kas sajaukts ar medu vai vīnu. Tas tika uzskatīts par ļoti vērtīgu dažādām kuņģa slimībām. Tad, ja krēlis tika valkāts ap kaklu, tās pasargāja cilvēku no infekcijas, un brīnišķīga psiholoģijas, agrīnās psiholoģijas paraugs, piemērs, kas turpinās līdz 18. gadsimtam. Šajā periodā tika uzskatīts, es citēju, ja dzintara kakla rota tiek uzlikt uz kreisās sievas krūts, kamēr viņa guļ, tad no rīta viņa atzīsies par visiem saviem grēkiem. Kungi, lūdzu, atcerieties šo izmantojumu. Plīnija dziednieciskie līdzekļi tie tika tālāk nodoti gadsimtos, un viduslaikos un renesansē baltais dzintars tika uzskatīts par īpaši efektīvu absolūti visam, kā ārstniecisks līdzeklis no histērijas līdz impotencei. Anglijā Kalpitera aptieka 1654. gadā slavētās tā iezīme sevišķi kā līdzekli, lai stiprinātu sirdi un novērstu epilepsiju. Medicīniskie izdevumi 18. gadsimtā saprāta laikmetā
tā turpināja ieteikt tā vispārīgo aizsargājušu runāt par ārstnieciskajām dzintara iezīmēm. Nesenāk apgalvojumi par veselību veicinošajām iezīmēm, kādas piemīt dzintaram, ir kļuvušas autoritīvas. Frājers 1833. gadā uzskatīja, ka dzintara tinktūra palīdz pret neurotiskajām saslimstībām, krampiem un epilepsijām, un, ja tā tiek izmantot ārēji, tā ļoti labi noder šī tinktūra pret reumatismu. Pirms Pirmā pasaules kara Herods direktors reklamē dzintaru, ka tas ir kā dārgu metāls un kas ļauj novērst augstēšanos un reumatismu. Starp abiem pasaules kariem dzintarēļi vai arī dzintarēļi tika uzskatīti apvienotajā karalistī kā ļoti spēcīgs sastāvdaļa ingredients dažādas dziedieniskos līdzekļos, un ASV tā tika izmantota, lai mazinātu konvulsijas jeb krampjus jaundzimušiem bērniem. Viljamsons norāda, ka dzintars ir arī kā tranquilizators, kā līdzeklis pret krampjiem, un apgalvo to, ka dzintara skābe stiprina sirdi. Dažādi dzintara ēles preparāti tika uzskatīti kā ļoti dziednieciski, kas palīdz pret reumatismu, klepu un astmu, un tika uzskatīti arī kā ļoti efektīvs stimuls gadījumos, ja cilvēks zaudē samaiņu. Bet šobrīd esam 21. gadsimtā, es domāju, ka jūs tagad esat iedomājušies, un, protams, ka dzintara dziednieciskās spējas ir tikai mīts viena aknā, tā gluži nav. Divi visi nesenākie izdevumi, ko izdeva autoritatīvā britu farmaceitijas izdevniecība Martindēls, uzskata, ka dzintarskāba un dzintara eļļa palīdz reumatismam un pret konvulsijām, krampjiem un nātrija dzintara eļļa kā līdzeklis pret nogurumu un depresiju. Nesen es biju iepriecināts atklāt to, ka ir populārs zāles, kas tiek izmantotas pret galvas sāpēm un muskuļu sāpēm, un to sastāvdaļās ir uzskaitīts ne tikai parastais paracetamols un kodeīns, bet tāpat arī dzintarskābe. Gan pagājušā gada lekcijā, un tāpat arī šī rīta uzrunā, es mēģināju kaut ko pastāstīt par dzintara vēsturi Eiropā. Un, lai parādītu to, ka tā ir savu veidu universāla valūta, kas savienoja Baltiju ar kultūrām citviet kontinentā. Bet dzintaram ir kāda vēl cita dimensija, it sevišķi svarīga. Tā ir ļoti svarīga šajā iztēles dzīvē Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Un uz to arī norāda šis lekcijas nosaukums dzintara Odiseja. Odiseja ceļojums, kā mēs zinām, rosina iedomāties virkni dažādu ceļojumu, kas mums ļauj atcerēties Itakas ķēniņa ceļojumus, pūliņus atgriezties atpakaļ mājās. Citā ziņā dzintara Odiseja tāpat arī fiksē ļoti garo Baltijas nācijas ceļojumu caur vēstures ceļiem, lai iedibinātu šo nāciju tautu vietu un lai tās kļūtu kā suverēnas valsts Eiropas dzimtenē. Un šajos meklējumos saules akmens ir bijis ļoti spēcīgs politiska, kā arī kultūras emblēma. Padomu laikmetu laikā, tad, kad šķita, ka Baltijas nāciju veiksme un liktenis vairs nevar noslīdēt zemāk, kad viņu tradīcijas un valodām draudēja iznīcība, tad dzintars kļuva par spēcīgu simbolu, lai saglabātu savas identitātes. Lai to ilustrētu, es gribētu nolasīt jums dzējoli no šiem tumšiem laikiem, kā nosaukums ir Saules akmens, un tā autors ir latviešu dzejnieks Imants Vanaks, un tajā dzintars tiek parādīts kā nākotnes cerības simbols. Sākumā es to nolasīšu angļu valodā, un tad nolasīšu tulkojumu, ko es iztulkoju angliski, es to iztulkoju pēc dažiem gadiem, pēc tam pat to nolasīšu latviski. Hour of thunder, turbulent day of sharp lightnings and winds. The sun lost her clear stone, lost it in the sea. Sunstone, stone of light, sank into the twilight depths of tenebrous seaweed forests. No glimmer, no stars gave it its life's light. Sunstone, stone of light. But the amber wind will rise again, to scour the deeps, to rinse the shore, and warm hands will lift you back to the realm of light
cleansed and restored to the sun